Nu, paldies jums! Mēs dodamies tālāk pie apbalvojumiem. Sakoptākais daudz dzīvokļu mājas pagalms, jaunais projekts 2025. Ja gadījumā tur blakus telpā mums kaut kur arī kāds jaunā projekta pārstāvs ir, varbūt, ka ir vērts sausīties, ja nu gadījumā. Bet pirms tam aicinām žūrijas skatuves, balvu pasniedz Kristīna Anmane, konkursu žūrijas loceklis, Jāropažu Nāmi valdes locekli. Kristīna, jā, redz, kur ir, jā, ļoti labi. Un konkursu žūrijas loceklis Latvijas Ainava arhitektu asociācijas valdes loceklis Aivars Blūms. Aplausus tagad. Un iepazīstamies ar nominantiem. Tie ir Strēlnieku prospekts 7274 Jūrmalā un Kāpu iela 95 Jūrmalā. Aplausi, lūdzu. Un video. Mūsu pāraudzībā ir vairāki kompleksi Jūrmalā, un šis ir viens no. Tātad Strēlnieku iela 7274. Kopumā te ir 30 dzīvokļi. Visās trijās mājās kopā. Diezgan liela teritorija, kā jūs paskatīsieties. Te ir daudz ko strādāt ar pagalmu, jo te ir vairāk kā 6000 kvadrātmetru mūsu zaļās zonas ar tūjām. Šajā kompleksā ir 364 tūjas, kas ir katru gadu jāapcērp un jāapkopj. Mēs rūpējamies arī par šiem te vecajiem kokiem, kurus mēs esam tā organiski integrējuši šajā kompleksā. Un tāpēc mums likās, ka varbūt ka ir vērts arī citiem parādīt, jo ikdienā garām gājējs to neredz. Komplekss ir nosacīti vecais jaunais. Māja ir nodota eksploatācijā 2008. gadā. Pagalms atrodas tādā diezgan reljefainā vietā. Mums ir izdevies organiski iekļauties šajā vidē no tāda izdangāta kalniņa vai vietas, kur diezgan bieži ziemā bērni šļūc lejā ar ragaviņām un līdz ar to izdangāja to kalniņu. Mēs saņēmāmies un uztaisījām tādu terasveidīgu apstādījumus, tādās kā terasītēs. No tādas drusku degradētas vides mēs dabujām ļoti skaistu vidi. Pavasarī, kad zied rododendri, tad arī ir ļoti, ļoti skaisti. Tas mūs priecē. Aplausi nominantiem! Jā, iedomājies, tev ir iespēja 50 uz 50, jo mums ir divi konkrēti pretendenti. Pirmkārt, tad jāsaka paldies. Jā, paldies abiem pretendentiem, kas tik tālu tikuši. Jaunie projekti gal galā ir mūsu nākotne. Tā kā mēs apsveicam tos, kas pierāda, ka moderns var būt arī atbildīgs un ilgtspējīgs. Un šie abi divi projekti noteikti tādi ir. Bet tagad balvu saņem Strēlnieku prospekts 7274 Jūrmalā. Strēlnieku prospekts 7274 Jūrmalā ir. Aiziet, sagaidām! Paldies jums, mīļie, par atbalstu. Paldies! Šis ir mīļi. Jā. Rokas spiediens, balva, bilde. Panākums priekš, droši uz priekšu. Jā. No sākuma viena kamera, pēc tam otra kamera. Un vēlreiz aplausi. Paldies! Un tie bija sakoptākais daudz dzīvokļu mājas pagalms jaunais projekts 2025, bet žūrijas balva. Ja, uz ekrāna mēs tūdēļ skatāmies žūrijas veicināšanas balva, nosaukums par 2025. gadu. Žūrijas balvas nodrošinātājs Zemnieku saimniecība Bērziņi, tā kā aplausi arī balvas nodrošinātājiem, lūdzu. Nominantu nav, video nav. Žūrijas veicināšanas balva tiek piešķirta pēc žūrijas komisijas ieskatiem par īpašiem centieniem un radošumu. Tā ir balva par to, ka viņi centās un darīja to radoši. Aicinām uz skatuves pasniegt šo balvu konkursu žūrijas locekli Ainava arhitektu Lindu Neško. Sagaidām ar aplausiem. Un konkursu žūrijas priekšsēdētāja Rīgas Tehniskās universitātes profesoru Armandu Auziņu. Profesors doktors Armands Auziņš laipni lūgt atpakaļ uz skatuvi pasniegt žūrijas veicināšanas balvu 2025.
Jā, veicināšanas balva ir dāvana karta 350 eiro vērtībām. Un, protams, atbilstošs raksts. Jā, jā, viss pareizi uzrakstīts tur ir. Ļoti labi. Nu tad, no visiem pretendentiem šo īpašo balvu saņem Krāslavas iela 7 Rīgā. Krāslavas iela 7 Rīgā par īpašu radošumu un centību. Bilde, 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 bilde! Paldies! Nu, paldies jums! Un aplausī! Paldies arī žūrijai!